No ikdienas pieredzes mēs zinām, ka dažādiem koksnes materiāliem, dēļiem vai malkas pagalēm ir dažāds svars. Svaru ietekmē tā blīvums, kurš savukārt ir atkarīgs no koksnes ķīmiskā sastāva, mitruma un koksnes struktūras. Šodien mēs mērīsim blīvumu dažādas koksnes paraugiem, gan slapjiem, gan sausiem. Sveiki, draugi! Eksperimentu veikšanai nepieciešamos koksnes klucīšus atradīsiet lietkoku čemodānu komplektā. Savukārt telpas gaisa temperatūru un mitrumu varēsiet noskaidrot klasē uzstādītajos gaisa kvalitātes mēraparātos. Sauksim talkā jaunot zinātniekus. Čau, Daniel! Čau, Matīs! Sāksim ar koksnes klucīšu marķēšanu. Mūsu gadījumā izmantojot katras sugas pirmo burtu. Pēc kārtas nosveram katru klucīti, lai noskaidrotu masu. Pierakstam rezultātus darba lapā. Kad tas ir izdarīts, mēram klucīšu dimensijas. Kārli, kas te jāņem vērā? Koksne ir anizotrops materiāls. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka koksnes mehāniskās īpašības ir atšķirīgas gan garanvirzienā, gan šķērsvirzienā. Tāpēc ir būtiski veikt paraugu mērījumus gan garanvirzienā, gan šķērsvirzienā. Paldies par skaidrojumu! Pierakstam iegūtos rezultātus. Tālāk noderēs matemātika. Katram koksnes paraugam aprēķinam blīvumu atbilstoši formulai un iegūtajiem mērījumiem. Pēdējais uzdevums – noskaidrot mitruma sastāvu koksnes paraugos, atbilstoši telpas gaisa temperatūrai un mitrumam. Ja esam klasē, izmantojam tajā esošos gaisa kvalitātes mēraparātus. Koksnes paraugiem mitrumu nosakām atbilstoši darba lapās dotajai tabulai. Visu rūpīgi pierakstam. Turpinām eksperimentu, lai noskaidrotu, kā mainīsies koksnes masa, izmēri un blīvums paraugus 1 nedēļu noturot ūdenī. Kā to paveikt? Dodiet vaļu savam radošumam. Šajā eksperimentā esam konstatējuši, ka dažādām koksnes sugām ir atšķirīgi blīvumi. Tas galvenokārt ir saistīts ar dažādu attālumu starp koksnes šūnām. To mēs varam novērot ar mikroskopu vai pat arī ar lupu. Kāpēc tas ir būtiski? Blīvāka koksne ir stiprāka, ar augstāku nodaluma izturību, vieglāka koksne ar zemāku blīvumu savukārt būs vieglāk apstrādājama, bet netik izturīga pret mehānisko iedarbību un skrāpējumiem. Pēc nedēļas mēs varam novērot, kad paraugs ir uzsūcis mitrumu un mainīs ģeometriskās dimensijas. Un kopā ar skolotāju meklējiet atbildes, kāpēc tas tā ir noticis.